1. jūlijas, jauns mēnesis, ceļotāji tie paši pie tās vecās viesnīcas. Dzīves, vesels, neizgulējies, bet gatavs piedzīvojumiem. 3,5 metru aizbrauc. Visi mūsie gaida autobusu, kurš atties 8:30. Autobusu vēl aizvien. Lūk, Sēnas upīti. Tūdaļ žvidzināsim ar kuģīti. Dodamies uz kuģīti. Paldies! Ielaida? Kāpēc, lai nelaistu? Aizdomīgi skatījos tavu somu. Beidzot mūs uzlaidīs uz klāja. Tā, te ir maršruts. Esam punktā 1. Esam uz kuģīša. Tī! Eifelīts parādījās. Ķirzakveidīgais. 5. diena ceļojumā, 3. diena Francijā. Šodien tātad uz Sēnu ar kuģīti, plus pēc tam uz smaržu rūpnīcu, parfumērija. Un tad uz Beļģiju reklāmas bukleti iedeva. Rūtsala? Nē, tukums. Tukums, tas smukums. Jā. Tāpēc mēs esam tas Jā, es to neko nesaku. Smiltinietis studē plānu. Ai, kā meitenes ir satrakojušās tagad uz tā kuģīša. Jā. To šies es skatos, jā? Studē, izkāpšanas nav. Es arī braukšu kopā ar visiem. You can measure your journey by the bridges you pass under. In French, they're called ponts. Es kā kuģa kapteinis pašā priekšā braucam pa Sēnu. Nu, priecājies, Gunti, redz? Patīkami Francijā. Tāds nu izskatās tas tilts, kuram braucam cauri. Kāpam augšā pa trepēm. Un ko mēs redzam? Man draudzene sēž tajā pašā vietā. Первых французских королей, служившие тюрьмой во время французской революции. Колонны, опоры, своды и стрельчатые арки гвардейского зала и зала жандармов представляют немало интереса. La cité. Elle est croisée des voies gallo-romaines. La tribu des Celtes. Vēl aizvien braucam ar kuģīti pa Sēnu. Esam ieņēmuši visus pasažierus tagad kadrā. Ejam uz beigām. Šūpojamies Sēnas viļņos. Zem tilta, bet pa kreisi mēs redzam Parijas Dievmātes katedrālu. Skatā no Sēnas upītes. Kā brauc zem tiltā, tur viena kompānijas spiedz pilnā kaklā. Profesionāls nav smiltenis. Un tā, Eifeļa toris no Sēnas upītes. Visi
Fotografē kā traki. Manējā nē. Ce quartier abrite aussi de nombreuses ambassades et résidences. Zēpēju torņu skatu. Houses the Museum of Mankind, of the Navy, of French monuments. Tas pats tornis. Brauciens tuvojas finišām. Esmu ļoti apmierināts, gandarīts par šo braucienu Senas upē. Vēlreiz uz fona ar visiem kuģīšu pašžieriem. Bija pa foršu. Uz parfumēriju. Parfumērijas muzejs. Visu grupu ir. Что это такое? В 19 веке в моде было в каждой квартире иметь небольшую частную экспозицию предметов, о которых хотелось бы рассказать и показать гостям. И вот все предметы на этих витринах связаны с парфюмерией. А все начинается в Древней Греции, где замечают, что ноты животного происхождения, а в частности гланды бобра, имеют запах сильный, звериный. И если нанести этот запах на тело, он держится несколько дней, его ничем не смыть. А если добавить в него еще и розу, лаванду, то и роза лаванда будет держаться так же долго. То есть находят третью ноту, ноту фиксатора в духах. Сегодня запрещено убивать бобров, чтобы извлечь их гланды, благодаря которым бобер смазывает свою шкурку, чтобы вода не проникала к тельцу. Поэтому касториум, так называется этот элемент, сегодня синтетический и имеет те же самые свойства фиксатора в духах. Такая же история с африканской кошкой, сивет или скункс. В эпоху Древней Греции ее половые железы используются в парфюмерии. В Франции есть город Грасс, мировая столица парфюмерии. Там и находится наша фабрика, так как там удивительный микроклимат. Много солнца, ветра приносят минералы с моря, поэтому получается хорошего качества. Вот эту фабрику можно посетить. И получается хорошего качества фиалка, майская роза, мимоза, цветок апельсина и жасмин. Ejam uz nākošo zāli, jā, tur mums atkal izstāstīs tālāk. Вот такой аппарат-дистиллятор был изобретен еще древними арабами. Называется он алямбик, что в переводе с арабского означает ваза. Сегодня аппарат усовершенствован, но метод остается точно таким же. Нашим людям часто напоминает самогонный аппарат, так как метод такой же, горячая дистилляция. Cilvēkiem stāst, ko nopirkt. Конечно, подойдет на любой возраст, но в первую очередь его выберет молодежь. Молодежь сегодня всех стран выбирает номер 4. Tu esi Parīzē tagad dzers kafiju. Priecāji. Man tajā parfumērijas muzejā pietika 5-10 minūtēm. Es izskatēju, apskatījos, kas tur ir. Es, protams, neuzkāpu augšā tur, kur pārdod. Sāksim ar to skaistāko kafiju. Kafijas īpašniece skatāmies. Āba Zauras šodien virs galvas pasūtīja 4 eiriķi. Mana melna tumša paribenēs tur iebaudīs kafiju, jā. Nu, lēta nekas te nav. Pārceļamies pa teātra kāpnēm. Tur mūsu autobus. Здравствуйте. Как дела? Скучаем? Да нет. Lēnām uz operu laikam nāks. Mēs nopirkām biļetes, šokar iesim. Es aizmirsu, kāds bija nosaukums. Dzīva Parīze. Pastaigājamies tepat netālu no muzeja. Parfumērijas, cilvēki atpūšās, ēd pusdienas. No, mums viens riteņbraucējs pretī. Nu tā, izkāpām Briselē, iesim uz čurājošo puisīti.
Mūsu kompānija Briselē. Visi iet garām. Jā. Viesim arī mēs tajā kompānijā. Nu ko, ejam pāri. Čikiriki. Pa Briseles ielām. Šī esot visdārgākā galerija, kur mēs tikko bijām iegājuši. Tā, jā. Noņemu cepuri jūsu priekšā, bet uzlikšu apakaļ. Jo galvenajā Briseles laukumā gida mums atkal kaut ko stāsta. Kas pa vīrieti? Spēka gadot. Ne? Nu te nu viņš ir čurā, mazītiņš. Mūsu kompānija dodas atpakaļ. Grupa priecīga iet. Tā skaitā arī es. Vēl aizvien esam Beļģijā, Briselē un nonākam atpakaļ tajā pašā lielajā laukumā. Cilvēki, protams, citi nomainījušies. Es pilnīgi savijos, es taču to puiku piedomājos. Nu, nē, es nebiju iedomājos tādu mazu sīkuļu. Atbilstošās valsts karogs, kas ir uzvarējis. Bet šodien viņai likās, ka viņš bija Spānijas. Kā iepriekšējā spēle bija ar Spāniju. Tas ar futbolu saistīts? Jā, laikam. Tā varētu būt. Iepriekšējā uzvarēja Spānija? Spānija uzvarēja, jā. Nu, bet apģērbs tajā, kāds karogs te valstī. Jā. Protams, no šīs pusītes savu paskatinu. Esam veikaliņā, kur nopirksim mēs vafeles. Un saldējumi iespējams. Pa labām cenām. Tā, gribās visu paņemt uz rokām. Un tā, nopirkām pa 12,50 šitādu brīnumu. Jūlijas Beļģijā, Antverpenē. Esam viesnīcas numuriņā. Siera nogleznota. Tā, 2. jūlija rītā. Atstājam šīs telpas. Nosēdam zāli. Bija diezgan garšīgi. Es tagad izienojam zāles. Daži laimīgi cilvēki. Jums piestāv rozā. Jā. Вы тоже поедете, да? Да. А вы с этим, наверное, да? Обратно с этим? С женой. Правильно. Nu, tā nu mēs te izskatāmies. Daži kolēģi te tā nervozi staigā. Vai ņems vai neņems autobusā. Mūsu busiņam nākas ļoti daudz griezties. Knapi tur. На белом монументе мой розовый зонтик будет лучше видеть. Хорошо. Но я думаю, что меня увидят, потому что как бы куртка специально красное дело. 2 часа, кто идет на корабль. Добрый день вам всем.
Добро пожаловать в холодный Амстердам. Mūsu gids Aleksejs stāsta tagad par Amsterdamu, un tad dosimies ar kājām. Domāju, ka pusotru stundu. Pirmā grupa aiziet tur. Mēs esam otrā группа. 4 из этих каналов 17 века опоясывают более старую часть исторического центра концентрическими полукольцами. Мы с вами будем пересекать все эти 4 полукольцевых канала. Pa kanāliem stāstīja. Kaut kādiem 4 kanāliem iesim pāri. Pilns ar velosipēdistiem. Nu tā, te ir tā Amsterdama, jā. Un te mūsu grupa uzmanīgi klausās. Билеты туда продают. Īsti visu nedzirdu, bet, nu, tveru vizuāli pamatā. Сменно закопали плотину, возле которой когда-то был основан Амстердам. То есть на поверхности от нижнего течения реки и плотины не осталось никаких следов. Вот на месте этих двух уродливых коробок тоже были виллы конца 19 века, но их в 70-е годы снесли и взамен построили вот это вот... Тоже виллы. Да, уродство. В Нидерландах в то время, как, пожалуй, везде в мире, в архитектуре господствовали упрощенческие тенденции. Nu, tādu laikam mēs arī brauksim. Tā, šis ir pēdējais 4. kanāls. Nu tā, gonti. Interesanti. Pastaigāt gar kanāla malām. Gids stāsta par šo torni. Gan jau sieva man izstāstīs, ko tur īsti stāstīja. Там, на главную площадь, мы там закончили экскурсию. Вот. А еще дальше, если идти, вы попадете к центральному входу, центральной железнодорожной вокзал. В конце 18 века в Нидерландах объявили свободу совести. Католики попытались восстановить права собственности на храмы, отнятые их предков за 2 века до этого. Но в Амстердаме ни одна не Gids turpina runāt. Protams, ka nav spēka klausīties visu laiku. Man tie riteņbraucēji. Un Vitiņa jūra, kas tīra. Nu, skaisti jau diezgan. Nu, Gon, tu zini, kur tu esi atrodies? Kur tu atrodies? Riteņbraukšanas mekā, Holandē. $3,50. Mūsu grupa aiziet. Ja šāds uzraksts ir, tās ir vieglās narkotikas. Turpinām kustību pa Amsterdamas ielām. 2 meitenes uz vienu velosipēdu. Sånne ting man ofte får i brukgave, sånn støvsuger og...
Uzkošuma veikaliņš maziņš. 20 века был доминирующий, уже не государственный, но доминирующий религия. Кофешопы начали здесь открывать в середине 70-х годов 20 века. И дела до стола I'm meeting Chow Mein on my way to Japan. I've been manifesting this since Nu, aromatik. Kaut kur mēs ejam. Yes, one moment, please. One moment, please. Yeah, not great. Tur ir vīrieši, sievietes, kas tur ir. Tā baznīca arī vīrieši. Sved uz kaut kādu objektu. Girts, Aleksejs. Tā ekskursija ir beigusies, gids no mums atvedījās. Kāpēc tu tos vainagus te liekas, nesaprotu? Tur palestīnieši proti, kaut ko lūdza palīdzību. Tā lielajā mājā tur augšā. Iesim laikam uz toaletēm. Ar eskalatoru brauksim augšā. Un tad no 2 mēs braucam ar kuģīti, un tad līdz 9 atkal brīvs. Tur galā droši vien toaletes ir. Četri stāvi. Te vienkārši ienācām tāpēc, ka vajadzēja stolēt pa brīvu. Bet viņš nelika gurķus. Šitās esot labāks. Bet tu gribēji to sīķi? Nē, sīķi arī labi. Nē, nav slikti. Skaita, vai visi ir atradušies? Ir. Всем подали мне руку. Nu, tagad esam vietā, kur pirksim biļetes. Mums tā kā dzīvē rindā jāpērk, ja gidi nopērk visus, ja? Gidi. Es piekrītu. Dodamies. Tur ir kompānija nāk, jā. 1 stundu braucam, jā? Jā, 1 stundu.
По одному капитан нас считает. Notiek iekāpšana kuģītī. Mēs arī uz šī kuģīs laikam kāpšu iekšā. Braucam, esam zem tilta. Мы плывем под Монетной площадью. Мост над нами имеет ширину 66 метров и является самым широким мостом города. On our left side, we can see the flower market. The market consists of floating flower shops. Turpinam braukt kuģīti. Skatāmies, kas mums te apkārt ir. World where so many elves can be found together. Вяз связанный с Амстердамом. Уже более 400 лет вязы стоят по набережным вдоль канала. Tad mēs visi braucam, jā. The polluted water is drained off through the Nordsee Canal. Для достаточной циркуляции воды необходимо 600 тысяч кубических метров воды в сутки. Мы в средневековой части города и находимся в бывшей портовой гавани. Слева перед вами башня Амстердам-Торе, которая прежде располагалась штаб-квартира компании Shell. Сейчас в ней кипит работа творческих и инновационных предприятий. Вы можете посетить это здание, насладиться замечательным видом с его крыши и, если отважитесь, покачаться на качелях. Milzenis. Hongkongas restorāni. Слева вы видите схем Маркьёс, дом судоходства. В наше время этот квартал известен под названием Дьюк-Марк, новый рынок. Sarkano Lukturu kvartālu meklē. Nedarbie man aizvedīs te mazā ielā. Sarkano Lukturu kvartāls. Bet tu tā īstā iela, kur ir, es nezinu. Grīdas arī sarkanas. Redzēju briesmīgas sievietes ar lieliem apmēriem. Sarkano Lukturu kvartālā. Nu, kas tā ir pa tēmu? Keramika. Vēl viens skaists, jā, gaužas asariņas lej. Puķes un vāzes. Memphis. Memphis. Daar is Xavi Simons. Heel veel ruimte bij Kakpo. De bal komt er niet. Ratio. Terug naar doelman Mitsa.
De grote leider met een fantastische paas. Rennersman. Rennersman met links schieten. Un beidzot mēs atradām arī kafejnīcu, un tur mūsu autobuss Pietura būs jāgaida. Latvija uzvar Gruziju 40 kaut kur pret 20 ar cik pēc pirmā puslaika. Ieraksts sākas. Atvadas no ekskursijas. 2 smiltinīši Amsterdamā stairušies narkotikas tagad. Visādas muļķības runā. Sapīpējušies sarkanā Luktura kvartālā pabijuši. Ko tik viņi nav bijuši?